Pulkstens 4 no rīta, un tā nebija paredzēts. Paredzēts bija braukt 6, bet kaut kā piecēlos nakts vidū, paskatījos laikapstākļus, bļāviens. Nelīst jau 2 stundas ātrāk. Rakstīju kolēģim, saka, nelīst, jāmauc, varbūt tu neguli. Šis man raksta atpakaļ, jā, neguļ, davai maucam. Un tā mēs arī braucam 2 stundas ātrāk nekā bija paredzēts. Ar laikapstākļiem vispār kā ar bitēm šogad. Kas tā pavasaru, es nezinu, līst un līst. Līst vairāk, līst mazāk. Un kad nelīst, tad pūš vējš. Pūš savi 8 metri, 10, 12, 14 brāzmās arī šodien tāpat. Mēs izcērām burtiski 3 stundas no rīta, kad drusku līņā pūš līdz 10. Nu, izskatās, ka šīs 3 stundas varēs pavilkt 2 stundas ilgāk. Jā, drusku laikapstākļi pamainījās. Tā kā, izmantojam katru brīdi, lai būtu uz ūdens. Vispār saka, ka zandarts esot sācis ņemt. Nu ko, vilksim lietus mēteļus un pārbaudīsim, ko tur vietējie stāsta. Nu tā, pagaidām lietas nav, bet solīju pēc 4 stundām, ka būs, varbūt pat ātrāk. Vējš drusku lielāks kā solīts, bet mēs dodamies iekšā pakaļ lielajiem zandartiem. Paldies. Šito gan ielūcija riktīgi. Tāds smuks čalīts, ap 60. Un šitas aizbrauks pusdienās. Tik zanītis. Jā. Tāds 70 plus. Merka mums ir. Beast. Abā. Ir? Nē. Šitā. 72. Jā, 72. Štot laiks. Smuks. Buļ. Nāc uz otru bortu, vecīt. Nāc uz otru bortu. Davai, nāc. Paldies. Nice. Nu, nice. Maziņš zandartēns. Jā, pirmais zemmērs ezerā, laikam, ne? Šogad pirmais zemmērs. Tev vispār ir šitā ezerā bijuši zemmēri? Man nereizi. Ja, man ir teikuši, ka tādi pastāv. Šis pirmais zemmērs, tāds, cik 38 kaut kādi nevarētu. Nu, tas ir baigi labi. Tas nozīmē, ka viņi te nērsto, viss kārtībā. Tas nozīmē, ka viņi vairojas, jā. Labi, kaut vai tā. Tagad gan uzzīmējās, cik soļus sagriezās uzreiz. Bet arī stingrītī, knapi astītē pieskārā. Pret to iet galā, šitajiem ir spēks. Nē? Šitajiem ir spēks. Nebūs?
Nē, šits ir tāds 65 plus. Pamēģināšu savu pats uzmest. Nedametu. Joheidi ar ārā. Piebrauks tuvāk. Ir! Jā! Un šitas iešķēlā, paskaties, kā turās pretī. Es to saku, man jau tas pats bija, man liekas, tas ir baigās, tie baigi dusmīgi. Šitas riktīgi dusmīgi iešķēla. Varbūt tāpēc, ka arī vēl laiva valkā. Viņš muti attaisīja vaļā. Nu tāds, 70, normāls. Čalis. Iedosiet neibus. Ātri atbrīvošu šo, pat nemērīšu. 1, 2. Bitīte, bet šitā bitīte, ja nemaldos, vispār domāta dropam. Jā, vai ne? Tā bitīte. Abā. Danis piedara vārīgs. Tādā ziņā nav kā ligda. Uzgriezt tur pastīties vienkārši. Palidi jau? Jā, zem laivas iesgāja. Vairs jau nav viņa. Līdaka, ja? Jā. Līdaciņa, ja? Tāpēc viņa tā ļoti dīvaini sākumā laidās. Pļunkš. Parādīšu, kā tad es daru, kad pārplīst gumijas. Nu, jā, baigi grūti viņas salīmēt. Principā salīmēt jebkuru tādu gumiju, gandrīz jebkuru gumiju var ar tādām šķiltavām, bet nevis ar parastajām. Var it kā arī ar parastajām, bet tādām, kas ir ar tādu liesmu, ja? Bet, ja jūs tagad sāksiet šitā sildīt, jūs sev apsvilināsiet visus pirkstus. Tāpēc ņemam talkā papīra nazīti un uzsildam viņu. Ļoti parocīgi, ļoti iesaku. Uzsildam, paņemam to vietu, izvelkam cauri un saspiežam. Tādā veidā jūs nevis kaut kur tur apdedzinat kaut kādu vietiņu, ja? Un tad tur pa pusē pielīmējas, pa pusē nepielīmējas. Bet samērā, redzēt, jau paaugstu, bet samērā visu to saplēsto plakni, teiksim tā, tomēr piededzinat, ja? Hop. Vēl viens. Jau atkal paaugstu. Protams. Nazi, protams, šo te asmeni varēs pēc tam izmest, bet tā viņš arī ir domāts. Nu viss, pa lielam ir salīmēts. Var vēl pastrādāt. Kā es līmēju šīs te vietas priekšā degunā, ja, kad izplēš ārā. It īpaši man ir tāds āķis, ka, diemžēl, redzēt, šitas ir no mankīlūras āķis, un viņam tas metāla tāds aizķeramais, ja, lai neslīd ārā āķis, bet līdz ar to viņš ļoti bieži sāplēš tur to priekšu. Ļoti vienkārši. Vajag līdzi naglu pilnīgi tāpatās ar šķiltavām uzsilda, tādu nelielu, var adatu, var īlenu. Uzsilda, iebāž iekšā, izņem ārā un aizspiež vienkārši. Un arī tur viss iekšā, viss ļoti smuki salīp. Pilnīgi tāpatās daru arī ar Big Bite gumijām, kuras līda, kas saplēš ļoti bieži, ja. Un tad vēl var tā, ja, piestrādāt viņu nedaudz. Nu viss, gandrīz kā jauna.
Ticiet, man tas strādā. Šī gumija ir līmēta, es nezinu, cik reizes jau, kādas, 5 vismaz, ja? Un viss tur turās, viss ir labi, kā jau teicu, pusgalvas. Var redzēt, ja? Te nav pusgalvas, te priekšu vajadzētu jau pārlīmēt, bet, pagaidām vēl turās. Asti drīz te nokodīs, drusku salīmēs, vēl pastrādās. Tā ir, ka viss pašam jādara būs to. Pats sev uzkruķī, pats piebrauc. Kas ir par neķītrībām, kas par neču? Tas bija baigs, man gan. Jā, viss tačna, viss plēvīte jāņem nāst. Pie 30. zvaņa. Jā, stabili. Zvaņas. Normāls, jā. Tur neizskatījās tik liela. Jā, bet man liekas, šito mānekli beidzot razla vilu. Šitais tas mānekli. Tas ir docīs. Docīs, man ir docīs. Netraumē sevi vecīt. Netraumē sevi vecīt. Smuks. Arī ar dēlēm viss. Čalim viss purns dēlēs. Labi, lai iet. Man nevar kādreiz normāli aiziet projām. Viņš tevi iemūca? Jā, riktīgi par roku. Varēja pat sevi ieteikt vēl, Šo, ņemam to plēvīti nost. Cik var tos zemērus valkāt vispār? Tas ir 75. bet zemēri tev tikai šodien Tev kaut kas ar acumēru nav, tas ir 82. Tas jau mazāk 85. Tā gumija ir 12 caulis. Jautājumu nav. Viņš tur bija, viņam uzmanība bija uz mailēm visu. Jā, šitais ir kaut kāds pie 50. Vampīriņš. Kur viņš tur iet, nesarēja, kur aiziet. Un nelielas pēc video pārdomas. Mēs visi esam dažādi un nevaram būt vienādi. Mēs nevaram ķert ar vienādām tehnoloģijām, ar vienādām makšķerēm, vienādās laivās, vienādos laikos vietās un vienas un tās pašas zivis. Savādāk tā būtu utopija. Tieši tāpēc mēs esam dažādi, tieši tāpēc dzīve ir interesanta un šī dažādība liek virzīties un iet uz priekšu, domāt, darīt un attīstīties. Šī mana video un morāles mērķis ir vienkārši iespējams raisīt domas dažādos prātos par šādu lietu. Būsim godīgi, mēs, arī es tai skaitā, tehnoloģiju izmantotāji, mēs esam atbildīgi par to,
cik lielo zivju paliek ezerā. Jo mēs esam tie, kas potenciāli viņas arī ķer vairāk par pārējiem. Tāpēc es piesaucu tikai un vienīgi pie apdomības un atbildības. Es negribu tagad piesaukt neēst zivis, neķert un laist atpakaļ visu, ko es noķēris. Nē, zivis ir jāmakšķerē daudz, jāmakšķerē lielas zivis, jāmeklē trofejas un makšķerēšana ir baigi forši. Bet drusku jādomā līdzi, jāapskatās, vai izņemot ārā no tāda ezera 6 kg zandartu vai 10 kg līdaku, tev tiešām būs tas gandarījums lielāks par viņas apēšanu nekā par viņas atlaišanu un iespējams atkārtot noķeršanu. Nepataisiet par mērķi pieslānīt pilnus leduskapjus un saldētavas, jo neesam divkoši. Mēs visi gribam, lai ezeros ir lielas un brangas zivis, bet dažkārt nevaram izdarīt tādu mazumu priekš tā, lai tas piepildās. Pietiek ar pārdomām. Ķerat zivis, ķerat daudz, ķerat lielas, zivis jāēd, un makšķerēšana ir forša padarīšana. Labs ir, nesakas.